Trešais rīts Mjanmā, izgāja nopirkt auglīšu. Piemēram, Taizemē visi zina angliskas skaitļus un cik tev jāmaksā, viņi pateiks tev tur 100 baht, 600 baht. Šeit ļoti daudz tirgotājs, jo nopirkt pāris augļus, viņi pat nezina angliski, kā nosaukt skaitļus. Viņi vienkārši tu viņiem parāda banknotīti, viņi māja ar galvu, jā, dod šito, un tad tu samaksā. Iespējams, mazliet vairāk, bet nu viss ir tik ļoti lēti, ka tev pat nav žēl. Un tirdziņš tāds noplucis, bet auglīšus var visādus interesants nopirkt kaut ko līdzīgu līčijiem. Nezinu, kā viņas sauc, bet tādi lobāmie un ļoti saldi. Trešais rīts Burmā. Katru dienu mostos ar smaidu. Katru dienu šī valsts man pārsteidz. Neredzētas lietas notiek. Tā kā baigi forši ir. Šodien laikam būs tā diena, kad kāpsim kalnā un mēģināsim palikt budistu templī pa nakti. Varbūt sanāks kāda meditācija mazliet arī, ja būs kāds jauks un pamācīs mūs. Bet nu, vēl viens piedzīvojums gaidāms. Esam ieradušies Mount Zvegabin kalnā, vai kā tas sauc. Un pa ceļam jau gribējās kāds 5 reizes apstāties, jo bija kalns, kas sadrupis. Un augšā ir pagoda. Un tad iebraucot šeit bija vienkārši simtiem budu statujas rindās, kolonās. Reku var redzēt viņas tur. Šī pilsēta vien jau ir amazing un nepat šeit vajag pavadīt ilgāku laiku, un nepat lai pieredzētu, kā vietējie dzīvo, nepat lai sajustu, kā šeit ir dzīvot, bet lai vienkārši redzētu tos objektus, kas jāredz, tās ālas, statujas, tempļi, termālie ūdeņi, kalns. Labi, man jāskrien manējai uz priekšu mazliet. Pareizais angļu vārds būtu, laikam, bizarre or really weird. Nenormāli skaļi kaut kāda lūkšana sākās, nu tā, ka nenormāli skaļi pa visu šito kompleksu. Kāpiens būs garš un grūts un ir diezgan karsts, pār 30 grādiem noteikti. Un krēkli te īsti nevar vilkt nost, jo tad var dabūt sodu vai nu cilvēks, kurš novelk krēklu, vai nu šīs vietas tā kā uzraugs. Pat var nokļūt cietumā, tā es esmu dzirdējis. Bet nu pāni ir ar obligāti zīmi, ja brauc uz Mjanmāru. Es pat nezinu, kas man tālāk sagaida. Es ceru, ka šī jau nav tā kā viena no superīgākajām vietām. Cerams, ka pa nakti varēs palikt klostrītī. Kādā klostrītī? Budistu templī.
Meistars Dīdriksons mazliet sāpīja meistarībā. Uzlādēju to bateriju, kas jau bija pilnībā uzlādēta. Tāpēc kamera ir... Pats, cik es sarkans esmu. Kameras vairs nav. Es tikai pusceļā kāpjot kalnā. Smukos kāds iefilmēt nevarēs, bet nekas. Ir iPhones. iPhones vienmēr izglābi. Gaismā diezgan normāla kamera. Bet tagad kāpjot kalnā, baigi raisās domas un ir tāds labs laiks pafilozofēt. Daudz tā kā jautājuši, kas īsti ir klejo. Un sākot ar to, kas ir klejo, mēs tā kā ar Osīti viņu uztaisījām tādu ceļošanas brendiņu par, lai parādītu cilvēkiem, kā tad ir ceļot bez baigi daudz naudas un parādīt, kā izsās Āzija vai pārējā pasaule un varbūt ar laiku uztaisīt tādas kā atvaļinājuma piedzīvojums, tā kā piedzīvojumi LV, bet, protams, neko nešpakojot, taisot to unikāli, mēģinot un tā. Un patiesība tāda, kad taisot klejo, mēs paši īsti nezinājām, kas tas ir, tas vairāk kā eksperiments. Un man ideja bija tā, ka es gribu nodarboties ar video ražošanu, video producēšanu, visu end-to-end procesu, filmēšanu, skaņu, editošanu un palaišanu internetā, kas arī mazs darbiņš ir. Un apgūt šīs spējas un klejo būt tāda laba platforma tam to sākt. Un kāpēc nekad nav bijis tāds video, kas tad ir īsti klejo, tāpēc, ka īsti nekad nezinājām, kas tas ir, un tad izdomājām labāk ceļot atsevišķi. Vienkārši sakot, nebijām uz vienu viļņu. Un tad klejo ir tagad tāda kā ceļošanas video platforma pagaidām. Bet es nākotnē redzu to kā daudz ko vairāk. Jo tagad Mjānma man ir iedevusi atpakaļ tādu iedvesmu ceļošanā un pētīšanā. Angliski teikt exploration. Jo Taizemē bija jautri, jā, nevar sūdzēties un neko slikti nevar teikt. Smuki, ērti, garšīgi, visādi skaisti objekti, skaista daba. Bet rādot Taizemi, tu pašam iekšā dziļi tāda sajūta, ka tas nav nekas, ka tas jau ir, cik daudz cilvēku ir bijuši Taizemē. Un tur arī īsti nekad neparādījās tas piedzīvojuma elements un tas unikalitāte, ko gribētos nofilmēt, parādīt, pastāstīt. Un tāpēc gribējās ātrāk tikt uz Mjānmu, izveidot šeit video, producēt tos. Navagama Sura Mwe Kauda
သွားလို့ရှိရင်ဒါနလက်ဆောင်ပေါ်နောက်ထူတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကိုနောက်ပါပါပဲ Big gecko. Big gecko. Oh, if it bites you, you can. Does it bite? Oh no. Wow, where did you get it there? Okay. Oh, thank very you. much. It's a big mouth. Wow, it's a lot. Wow. Es sasniedzu kalnu galu. Šeit dzīvo mūki. Viņi prasa 5000 ziedojumu par palikšanu. Tas tikai 3,50 eiro. Šeit maz sunīši, kucēniņi. Protams, apzeltīta pagoda. Un, baigais skats, skaistākais, kādu var dabūt rajonā. Pieļauju. Viss ierīces jau ir gandrīz gatavs, tāpēc daudz dokumentēt vairs te nesanāks. Bet, ja kāds brauc uz Spāni, tad šis ir jāizdara noteikti. Priekā. Dana lesa wona ture kudo rego kuna banggawi.